أشكرك.
Aiz melnām rakstu rindiņām visbaltas un laimīgas ainas. No melnām rakstu rindiņām plūst tēli un ceļus un mainās. Tur sīkā ikdienas vārdiņā guļ noslēpumi bez viņas. Ik sīkā ikdienas vārdiņā aug ilgas un sāpes bez ziņas. Cel melno miglas plīvuru un nāc skaties, kur mēs mītām. Cel melno miglas plīvuru un iesim caur naktīm līdz rītam. Labvakar! Raiņu Aspāzijas jubilejas gadā. Šovakar mēs būsim Rainis un Aspāzija un ļausim jums ielūkoties viņu sarakstē. Augsti cienījamā Rozenberga Jankundze, caur gadījumu man tika šodien zināms, ka jūsu jaunākā drāma Zaudētas tiesības no dramatiskās cenzūras viedokļa izlaista cauri visa, nostrīpojot tikai dažas bībeles vārdu vietas. Ja jums šī ziņa varbūt jau veca un neinteresanta, tad ceru, ka pasniedzu jums ko jaunu, ja nosūtu Jansona domas. Jūsu vaideloti jau tagad pieprasa pirkšanai. Augstcienībā jūsu pliekšanas dienas lapas redakcija marta 22. diena 1894. Cienījamais redaktoru kungs, pateicos par ziņām, kaut gan man tās jau pazīstamas. Tāpat arī par piesūtīto Jansona brošūru, kuru man jau pats autors iedeva, bet vēl vairāk par to, ka neesat man pavisam aizmirsuši. Tas man vislabāk patika. Nākošās dienās taisīšu svētceļojumu uz jūsu redakciju ar kādu lūgumu, kurš šim brīžam vēl paliek salds noslēpums. Ceru, ka neļausat man par velti pie jūsu sirds durvīm klauvēt. Augstcienībā Rozenberga. Cienījumā Jankundze, ar jūsu laipnu atļauju šodien gribēju ievietot dienas lapā kādus no jūsu ceļoļiem, bet neiedrošinājos viņus parakstīt uz savu galvu. Ļoti lūdzu kādās rindiņās man pavēstīt savu vēlējumu. Saņemiet manu sirsnīgu pateicību par laipnu atvēli. Man būs sevišķi patīkams pienākums pateikties jums vēl arī personiski un parunāt par mūsu veikalu ar augstienīšanu jūsu pliekšanas Rīgā 2. aprīlī 94.
Augstu cienījamais redaktora kungs, ja jūs kādu no maniem dzējoļiem atrodiet par vērtu, jūs lapā ievietot, tad rīkojieties vien kā patīk. Viņi tikai valodas ziņā nav priekš drukāšanas nogudināt, lūdzu pārlabojiet, tad viņus tikai nepārtaisiet vien satiriski. To es gan negribu. Pilnīgi uz jums paļaudamies, palieku augsts cienībā Elza Rozenberga. Man būs liels prieks jūs pie sevis sagaidīt. Šodien esmu līdz 7:30 mājās, citas dienas varbūt pavisam. Ja jums patīkam, nākat rīt. Tagad dzīvoju Rīgā Elizabetes ielā numur 26 pie māsām Zēfeldēm augšstāvā. Aspazīme.